ir 70 gadu, bet man riņķī apkārt ir 20-gadīgas meitenes, 200 katru dienu man te grozās. Dabīgi, ka es nevaru atļauties, lai man jau kauli jau sāk grabēt. Tāpēc es izdomāju, ka es tieši mācīju kaut kādas Latīņu Amerikas dejas, kuras var brīvā improvizācijā var dejot, ritmā, melodijā, un es tiešām sajūtu, ja man kādreiz, teiksim, visu dienu nosēdējuši pie datora, saliektam kājām, 5 kājās, pat nevar grūti iztaisnoties reiz ieti. Ja? Bet, kad es sāku dejot salsu, es visu aizmirstu. Viņi tiešām, tas ritms, tā melodija, tas viss tā dejošana, un tas, ka vienlaicīgi tiek pēc kādas dejots ar daudzām meitenēm, tas pilnīgi atbrīvo no visu, un viņi nāc ārā tāds apgarots, pacelāts, pilnīgs iet kā pa gaisu pēc dejošana. Bet kāda ir to meiteņu pirmā reakcija, ka viņas ierauga? Viņas jau paraši to, ko tas veids atvilcies? Bet, kad mēs sākam dejot, viss mainās. Viņas visi saka, es kaut kā maigāk dejojot nekā tie zēni visi. Bet sakiet, ar ko salsa atšķiras no citām dejām? Tieši to, ka tā ir tautas deja, kas ir radusies vienkārši darba laikā, darba starplaikos, pēc darba. Un tāpēc tās viss ir tāds vienkāršas tautas, atraisītas, bet ļoti melodisks dejas. Bet ikdienā, kad jūs saskaraties ar studentiem, kā viņas attiecas pret jums, viņi kaut kā piemin to, ka jūs dejojat, vai tas ir Jā, pa laikam ir, viņi zina, kā tur iet, un kas bija, ir jau students, kas ar šo tur dejo studijās. Un kā kolēģi skatās uz to, ka jūs dejojat? Viņi visu laiku nevar saprast, kā tā var. Nevar saprast? Nē. Kā to var vispār? Un kaut kā tā viņi visi smaida un priecājās, bet katram jākau savu hobiju. Šo vasaru rīkoja Latvijas salsas festivālu, un tur bija pieteikti 2 rekordi. Latīno salsas rekords, Latvijas latīno salsas, ka visvairāk vienlaicīgi dejojošie pāri salsas. Un mums bija bačatas. Arī tas bija pieteikts Guinness rekordam, ka šeit būs visvairāk vienlaicīgi bačata dejojošie pāri. Un es piedalījos, un es nodejoju, tas ir nofiksēts, video ieraksts mums ir. Es nodejoju to rekordu. Un tas man bija galvenais. Imants ir tas jaunais cilvēks, kurš mūsu nodarbībās ievieš diezgan daudz smaidus. Viņš ir diezgan atraktīvs, viņš grib dejot, jā, viņam patīk to darīt. Es domāju, ka īstenībā visiem arī viņš patīk, un nav tā, ka jaunie tikko ierauga kādu vecāku savā pulciņā, tad uzreiz ir tā, nē. Ja šie mazliet vecākie cilvēki, kas atnāk uz deju kursiem, ir tādi, kāds ir Imants, tad īstenībā, manuprāt, meitenes arī gaida, lai viņš būtu tenīs nodarbībās.